Sveiki! Te es Andris Kojamets, joprojām Ezītis Miglā, joprojām dzīvesudrabs, un šodien pie mums viesos ir Reiks ar Edžonu. Sveiki, puiši! Čau! Nu stāstiet, kas jums jauns šobrīd mūzikas pasaulē? Kas jauns, taisam studiju, 2K1, būs jauni krēkli, dēlu krēkli, speciāli dizaini interesanti, daudz kas interesants. Daudz jaunas dziesmas, ir viens klips, ko vēl neesam pabeiguši. Tev šogad albums bija paredzēts, kas ar viņu notika? Ar viņu viss ir kārtībā. Viss ir tapšanas stadijā, jo es viņu gribu maksimāli noslīpēt, lai tas dimants spīd galvenais. Nav svarīgi, kad es viņu izdošu, jo galvenais, lai viņš ļoti kvalitatīvs un man pašam maksimāli patīk. Tev tāds interesants krēklis ar nosaukumu Stīs. Vienai mūsu viešņai Ievai Biteniecei arī bija cepura ar Stīzi. Pastāst, kāds tev ir sakars ar šiem puišiem? Viens no cilvēkiem, kas piedalās, Reinis Petersons, viņus jau pazīst jau kādu laiku, mēs kopā agrāk ar inlainiem braukājām un tā un satusējām, un tagad viņš pievērsies tam, pēc hip-hopam, un mēs kopā kaut ko domājam arī uzfilmēt un tā tālāk. Tikpat lielā līmenī esmu pamanījis, ir arī tavs freestyle prasmes, jeb brīvrunas. Pastāsti, cik grūti tev izdomāt uz vietas šos tekstus un kad tu vispār sāki ar to visu lietu un kāpēc? Es atceros, ka tas, ka man ir freestyle kaut kāds talants, es noteikti pamanīju Jamspotā. Bija tādi hip-hop pasākumi, kas regulāri notika katru sestdienu. Tur bija brīvie mikrofoni, tur visi ārā batloja. Tur bija īsti hip-hop atmosfēra, un tad es sapratu, ka tas freestyles ir kaut kas labs. Šogad bija Geto tāds pasākums arī veltīts šim freestylam. Kā tev tur gāja? Nu, es nezinu, es uzskatu, ka es ļoti diezgan slikti noskatīju. Starp citu, jā, jūs vēl neesat dzirdējuši neko no Edžona freestyle, jo tas, ko viņš skaita, kad ir kaut kāda tiešā ētera, kaut kāds hardcores, tā ir tāda grūta atmosfēra, kurā atbrīvoties. Ka tu esi tajā, tu nespēji pilnībā koncentrēties uz savām domām. Kad viņš ir starp savējiem, viņš nobliež tā, kad vienkārši visi ir līki. Nobūt tās tev arī līdzīgi kā Reikam top albums kaut kāds? Jā, man top kopā ar tādu izpildītāju 181H, kurš darbojās netīrajās cilpās, Dirty Deal audio. Man ļoti patīk Vilnis, uz kādu viņš taisa savus beats. Tev būs tā kā kopalbums ar viņu vai? Jā, kopalbums un vēl būs diezgan daudz izpildītāju tur iekšā. Projekts 2K1, kas tas pa projektu un kāpēc nonācat pie tāda slēdziena, ka vajag šo projektu? Tas ir diezgan liels projekts, tā kā projekts X, bet kaut kas vēl lielāks. Jā. Pastāst sīkāk. Tā tad bija tā, ka mēs ar Edžonu satikāmies. Tas bija Street Shop teltī, līdzīgi kā šeit. Nē, es pastāstīšu. Bija Grīziņā pasākums, Grīziņkā un skateparkā. Tur bija visādi inlines, basketbols, un tur bija blakus Street Shop telts, ko Ozols uztaicīja. Un tur skanēja beatu. Mēs satikāmies, mēs iepazināmies. Es tajā laikā skaitīju ko tekstu pie mikrofona. Edžons pienāk, čau, man sauc Edžons, čau, viss notiek. Viņš pēkšņi sāk skaitīt freestyle skatos, un viņš nobliez reāli tā, ka man ļoti ieciprīja, kā viņš to izdarīja. Un tad mēs satikāmies nākamajā dienā, ja nemaldos. Un tas viss aizsākās, un tas nosaukums kaut kā pats pa sevi uzpeldēja. Mēs esam 2K1, daži nesaprot, kas ir tas K burtiņš, tas ir 2K1, 2K1, tā kā 3 vienā, bet 2K1. Tagad top studija un tev redzēs, kā lietas bīdīsies, jā. Šajā studijā varēs arī rakstīties citi izpildītāji? Es domāju, ka jā, vairāk vai mazāk draugi, bet tā uz kādiem 70% es tēmēju uz saviem Edžona projektiem. Kas ir tas dēls brīvsolī? Kāpēc tu viņus laiku apstāvē? Dēls brīvsolī? Tas ir tā kā dēls, kas ir vienkārši brīvā solī. Viņš jūtās brīvs, viņam nav svarīgi reāli. Nekas. Kas, kur, kad, kā. Viņš vienmēr ir pārliecināts, ka viss ir kārtībā. Kāpēc tu viņus laiku apstāvē? Kāpēc brīvsolīt? Tas ir īstenībā interesanti. Es neesmu par to aizdomājies. Jā, varbūt vienkārši es jūtos kā dēls brīvsolīt. Ja tu esi brīvs, tad tu esi brīvs, tad tev ir viss. Tā kā tu izbaudi to, kas tu esi. Iepriekšējā raidījumā ar Nātu mēs uzzinājām, ka viņš ir kļūst par ģimenes cilvēku. Kā jums ir ģimenes lietām? Man? Es pagarām brīvsolīt pilnībā. Edžonam ir meitene, pastāst. Netaisos precēties, lavāties? Vēl netaisos, bet viss kārtībā. Man ir meitene, kā meitenes man nerakstiet, bet rakstiet Reikam. Viņš ir brīvs. Brīvsols. Es dzirdēju, ka tu reklāmās arī darbojies reklāmas jomās. Pastāstīji, kas tur notiek? Jā, mēs kādu laiku jau ar
cilvēkiem taisam reklāmas aģentūru. Es esmu ierakstījis Opel reklāmu, kas skan pa vairākiem radio. Automašīnas un nano pārklājuma reklāmu un vēl pāris reklāmas, jā. Runājot par reklāmām, ļoti bieži firmas izmanto reklāmu saziņai sociālos tīklus. Kā jums ir? Jūs izmantojat sociālos tīklus arī sevis tā kā reklamēšanai? Jā, es uzskatu, ka gan Twitteris, gan Draugiem LV, gan visi lielie portāli ir viena no lielākajām reklāmām, kas tagad ir tieši mūsu auditorijai varbūt. Un ko jūs varbūt tādu īpašu, ko citi nedara Twitteros, lai piesaistītu uzmanību? Vienkārši nekas tāds īpašs nenotiek. Mēs vienkārši reklamējam mūziku, kas mums iznāk. Kā jūs to dara? Uzrakstam jaunu dziesmu, Edžons un Reiks, links uz YouTube un tas arī viss. Daudz retvīto, daudz reklamē, tas ir forši atbalsts cilvēku. Un mēs arī retvītojam cilvēkus, kas raksta mūsu lirikus vai to, ka jums patīk mūsu dziesmas. Un ne jau tāpēc, lai palielītos, bet lai atdot respektu tam cilvēkam, kas klausās mūsu mūziku. Ko ieskatāmies Twitter jautājumos, ko ir uzdevuši jums lietotāji? Viens tāds lietotājs ir Bizoni95, viņš uzdod jums jautājumu, kurš jūsuprāt ir labākais Latvijas hip-hop izpildītājs un kurš pašlaik būtu hip-hop kroņa cienīgs? Man liekas, ka divi labākie izpildītāji Latvijā ir Ansis un Skutelts. Es teikšu, ka mans favorīts laikam būs Rais, jo man patīk, kad viņš visu, ko viņš izdod, tas ir maksimāli kvalitatīvs. Te mums uzdod tāds arī starp citu izpildītājs, jauns izpildītājs Antoha. Un viņš jautā jums tādu jautājumu, ko jūs domājat par jaunajiem izpildītājiem, kas šobrīd darbojās LV hip-hopā? Grūti ir pateikt, kas ir jaunie. Tie, kas nesen tā pilnīgi parādījuši, tas varbūt ir kripto. Čūkam iekšās ir, viss notiek labs repčiks. Galvenais jaunam izpildītājiem ir, lai viņam ir oriģināls skanējums, jo pārāk daudz jaunie reperi izmanto vienkārši kaut ko citu, no kāda citu paņemt. Un tad viņš jautā, vai būs arī iespējams iegādāties kā drēbes caur piegādi? To diezgan bieži jautā cilvēku uz Liepāju, uz Jelgavu, uz visām Latvijas pusēm viņiem. Bet pagaidām tas tā nav, mums ir grūti. Es domāju, ka vislabāk ir, ja visi, kas dzīvo ārpus Rīgas, noteikti ir kāds brīdis, kad viņi atbrauc uz Rīgu vai uz kodiem svētkiem vai jebko, un var jebkuram no mums piezvanīt, un mēs varam to apģērbu arī piegādāt kaut kur, bet tam jāatrodas Rīgas robežās. Un nobeigumā varbūt tās skatītājiem novēlēt kaut ko jaunā gadā, jo kā nekā mēs esam tajā gada beigās, jau šis raidījums iznāks un tā. Es novēlu jums visiem daudz panākumus, klausīties labu mūziku un noteikti būs jānāk uz gada balvu hip-hop, kas pavisam drīz kaut kad tiks reklamēt jau. Es novēlu visiem galvenais, lai piepildās viņu vēlmes, lai visi tie, kas grib sasniegt savus mērķus, to arī panāk un izdarīt to, kas viņiem ir jāizdara. Katrs zina, kā viņam savu ceļu iet pareizāk, bet ir viens ceļš tikai uz brīvību. Ar jums bija Andris Kojamets un Edžons ar Reiku. Līdz nākamajai reizei. Atā! Čau!